Hei visiem! Šodien es nospriedu uzfilmēt video atsevišķi, jo būs vajadzība šo video pielietot bišķiņ biežāk, un lai nav jātina kāds video un jāmeklē, tāpēc filmēju tieši atsevišķu video. Tātad daudzi, cik es esmu aprunājusies, nesaprot, kā strādāt ar sevi un kā sarunāties ar skumjām. Jūs varat sarunāties ar skumjām vienkārši saviem vārdiem, bet aptuveni tādu piemēru, teiksim, kā tas viss izskatās. Un tas nav jādara skaļi, bet to var sarunāties pie pats savā galvā. Jūs varat iedomāties skumjas kā ļoti kaut kādu nopietnu cilvēku savā priekšā, un šim cilvēkam ir zināms, ka jūs viņu nemīlat. Tas ir sasprindzināts, varbūt druģaini mētājs, mēģinot meklēt izeju no šīs situācijas. Viņš jūtas bezpalīdzīgs, ka neviens nepievērš uzmanību viņa saspringtajam stāvoklim, viņa jūtām, ka viņu nemīl. Tas varbūt tūlīt sāks raudāt. Pamēģiniet to saprast un aprunāties. Piemēram, mīļās bailes, ka mani nemīl. Piedodiet man, ka es turēju jūs sevī, un tā vietā, lai jūs atbrīvotu, jūs izaugāt līdz skumjām. Es jūs nemācēju saprast ar sirdi un nepratu atbrīvot. Viss, ko es mācēju, bija turēt jūs sevī un audzēt lielākas. Piedodiet. Es atlaižu jūs brīvībā, jūs parādījāt, ka es esmu izaudzējis skumjas, ka mani nemīl, un skumjas, ka es nevaru būt tāda, kāda es esmu. Ka es esmu spiesta piekabināt sev smaidiņu tad, kad man gribas raudāt. Piedodiet mīļās bailes, ka izaudzēju jūs par valdniecēm pār skumjām. Piedodiet man, ka protestējot pret dzīves teātri, es nesapratu, ka cīnos ar jums tā vietā, lai jūs no sevis atbrīvotu. Piedodiet mīļās skumjas, ka es vēl pagaidām jūs neuztveru kā līdzvērtīgas un neprotu no sirds atbrīvot tā, lai jums būtu labi. Piedodiet, ka savas neprasmes dēļ es jūs izaudzēju līdz skumjām. Piedodiet, ka jūs audzēju bēgot no savām un citu cilvēku problēmām. Piedodiet, ka es jūs neatlaidīgi padziļināju. Piedodiet, mīļās skumjas, ka visiem spēkiem aizturot asaras, es jūs novedu līdz pagurumam. Man nebija ne jausmas, ka stresu aizturēšana padara cilvēku tik nelaimīgu. Es jūs atbrīvoju. Es nesapratu, ka jebkāda neapmierinātība padara mani skumju un bezpalīdzīgu. Katru reizi, kad dzirdu žēlabainu vai dusmīgu runu, man savelkas kakls, pamirst mēle un limst kājas, bet man nebija skaidrs, ka šīs spazmas izraisa tas, ka es turu jūs sevī. Jūs man rādījāt zīmi, lai es jūs atbrīvotu, tagad es to saprotu. Piedodiet, ka izaudzēju jūs līdz vēlmei izgāzt savas dusmas uz citiem, vai vismaz pašai uz sevi. Galvenais izkliegtais, bet es klusēju, un ne tikai es kaunējos, kad gadījās drusciņ papurināt, es baidījos citus sarūktināt, jo, ja cilvēks raud, vai gan man ir ļauts raudāt kopā ar viņu, es zinu, ka baidījos atzīties žēlumā pret sevi, tātad savā vājumā. Man likās, ka tā es pasargāju citus, un man pat neienāca prātā, ka tās ir bailes no pašas sarūktinājumiem, ja piepeši gadās ar savu nosodījumu sagādāt sāpes citiem. Skumjas, es esmu jūs padarījusi padarījusi jūs par savu gūstekni, un tagad es jūs palaižu brīvībā. Piedodiet, mīļās skumjas, ka es jūs izaudzēju tik sarežģītas un pretrunīgas. Piedodiet, ka no jums izauga sarūktinājums, kad jau vairs nesaprati, kas ir un kā nav. Tādas es jūs atbrīvoju. Es to gribu izdarīt no visas sirds. Mīļais ķermenīti, piedod, ka es agrāk nepratu pareizi secināt no tavas uzvedības,
kuras spoguļattēls šobrīd ir manas skumjas un ka nepratu tev palīdzēt, bet tagad protu. Piedodiet mīļās dusmas, ka es jūsos sēju neticību savai labestībai. Piedodiet, ka es jūs izaudzēju pazemotas. Es atbrīvoju jūs no visas sirds un patiesi. Jūs esat gudrākas par mani un redzat, ka es esmu nopietni noskaņota. Tagad es protu un gribu jūs iemīlēt. Piedodiet, dārgās skumjas, ka no jums tik ļoti baidos, ka manos spēkos nav pieļaut jūsu tuvumu. Piedodiet, ka jums neusticos kā skolotājam un visu gribu izdarīt saviem spēkiem. Piedodiet man manu bezjēdzīgo varonību, kas nav nekas cits kā vien sakosti zobi, lai bērnišķīgi neiepinkšķētos. Piedodiet par drosmi, es uzskatīju bailes, ka mani vairs nemīlēs, ja es kļūšu par rauduli. Es palaižu jūs brīvībā, piedodiet skumjas, ka mani prātā neienāca ar jums runāt līdzīgā veidā. Piedodiet, ka jūs agrāk nepratu atbrīvot, es uzdrošinos un protu un neuzskatu par nenormālu glāstīt neredzamas skumjas, pajāt un mīlēt tās no visas sirds. Mīļo ķermeni, piedod, kā ar skumjām tev nodarīju, tik daudz slikta, tagad es tev palīdzēšu. Mīļās bailes, ka mani nemīl, piedodiet, kā pārvērtu jūs bailēs izrādīties vājai. Piedodiet, ka turēju jūs gūstā, lai tikai būtu stipra un neaptvērtu, kā stiprais būšu, kad palaidīšu jūs brīvībā. No domas vien, ka drīz vairs nevarēšu būt tāda, kā biju, man kļūst bēdīgi. Piedodiet, ka nomērdējot jūs, sevī es neievēroju, ka visi pamana to, ko es uzskatīju par neredzamu. Tā kā es nesapratu, ka viņu attieksme pret mani mainītos, tad tas nozīmē, ka viņi pret mani neizturas slikti. Mīļās skumjas, es jūs atbrīvoju. Es zinu, ka dzīvoju tikai redzamās labklājības, ārējās gudrības un inteliģences dēļ. Piedodiet, dārgā mīlestība, ka tev turēju skumju gūstā un izaudzēju līdz skumjām. Piedod, ka nesapratu to, ka nevajag vaicāt un minēt, vai es esmu citiem vajadzīga un vai ir vajadzīga mana mīlestība. Man pašai ir nepieciešams dot savu mīlestību, ļaut tai plūst, un es to darīšu. Es palaižu savas bailes brīvībā, un mana mīlestība iegūst brīvību. Mīļās skumjas, piedodiet, ka es jūs izaudzēju līdz vainas izjūtai savā un citu cilvēku priekšā, jo neko neizdarīju no tā, ko vēlējos. Turklāt nepratu atšķirt svarīgo no nenozīmīgā. Justies pazemotai spēka trūkuma dēļ man bija traģēdija. Tagad es vārdiem pateicu, ko agrāk nesapratu. Es baidos no pazemojumiem, baidos būt vergs, bet es esmu savu baiļu verdzene un skumstu tāpēc, ka sevi pārvērtu pašas verdzenē. Piedodiet bailes, ka mani nemīl, ka jūs izaudzēju līdz bailēm kļūt pazemotai un līdz skumjām pazemojumu dēļ. Es jūs atbrīvoju. Lūk, aptuveni tādā veidā to var darīt. Jūs varat to darīt arī pilnīgi ar saviem vārdiem, kā vien sirds vēlas, bet ko es gribu teikt, ka pēc visiem šiem gadiem, ko es mocījos ar sāpēm, dzēru ļoti stipras zāles, darīju visu iespējamo, es nekad nevarēju iedomāties, ka kaut kas tik vienkārši kā piedošana savām bailēm, skumjām un citām lietām var man palīdzēt, bet tieši tā tas arī notika. Varbūt cilvēks, kam nav sāpju, to varbūt neizjutīs tik izteikti, kā es to izjutu. Bet tad, kad ar milzīgām muguras sāpēm sāku skaitīt pie sevis piedošanas, un mana rokas vēziena vienkārši tās sāpes pazuda, es biju šokā, tiešām, šokā, jā, jo nekas cits tā nebija darbojies un tik ātrā veidā, kā šitas viss, tāpēc neticējās, ka tā var būt, un tieši tāpēc gribēju ierakstīt savus video, lai varbūt arī kādam vēl tas varētu palīdzēt. Tā kā strādājiet ar sevi, un rezultāts, es domāju, obligāti būs. Līdz nākamajam video!